Sveiki, te atkal mēs latvieši, Miesnieks. Un Igors. Šodien ir tādi interesanti temati, kā mazgadīgās, seks un notīties no problēmām, tā varētu teikt. Jā, bet tā vispārīgi. Kas mēs esam, ar ko mēs nodarbojamies? Šis ir mūsu raidījums latvieši, kurā mēs jums tā kā jums jauniešiem, varbūt arī vecākiem cilvēkiem, kas mūs skatās, mēs tā kā dodam tādu skatījumu No malas, tādas perspektīvas uz mūsdienu jaunatni. kā viņi paši izskatās, jo ir tik daudz vienādu un viņi uzvedās tik stulbi, ka viņi paši nespēja atšķirt vairs neko. Tāpēc mēs nākām no malas, ka redzam, kādi viņi paliek, kā viņi izmainās un ko viņi dara. Jā, jo šie jaunieši paši uz sevi nepaskatās, bet uz citiem visiem patīk skatīties, tāpēc varbūt viņi caur mums varēs paskatīties uz citiem un ieraudzīt tur sevi. Nu, šodienas temats ir tāds, mēs šodien domājam pievērsties meitenēm. Kam nepatīk meitenes? Visiem patīk meitenes, vai Bet ne? mēs esam latvieši. Bet kā... 16-gadīgās meitenes. Kas ar jums notiek? Jūs satiekat svageri, viss šitais te mati tā, vēl tā, un jūs metaties gultā. Jo mīlestība uzreiz jūs ir pāris SMS un viss mēs lecam gultā. Kāpēc? Jā, diemžēl mūsdienās es saprotu, ka tas ir laikam kaut kāds stila etalons, ka, piemēram, kas tu vispār tāda esi pa... Ja tu neesi ar 20 čaļiem pārgulējusi, tad tu neesi nekas. Jā, tad tu esi nūģi, tad tu neesi stilīgi, tad tu nevienam nepatīc. Nesaku, ka visur tā ir, bet diemžēl Lielākā tā daļā ir tā ļoti notiek. izplatīta tendence. Kā bija mūsu laikā? Tas bija, es nezinu, es domāju, ka lielākā daļai vīriešiem joprojām ir tādas tendences, kā lai to pasaka. Censties sievietei izdabāt, tur iepatikties un nevis sūtīt SMS un vēl visādas debīlas lietas. Un kādreiz bija tā kā jāiepriecina kaut kā. Nevienam nepatīk vieglās. Jā, Ne uz ilgu laiku. ir tāds labs teiciens, jo tas ir lētām precēm ir vienmēr liels pieprasījums. Jo ir tās meitenes, kas man patīk, saka, es jau vienmēr varu sev tos ķekas dabūt, un kas tas ir? Jā, viņi var dabūt, bet priekš kā viņi viņas dabū? Viņi viņas dabū gultā. Izdrāž, un viņas paliek stāvoklī, un tie svageri, krutie, lielie vīri vienkārši jūs pametīs. Un tad jūs būsiet vienkārši viens pašs ar bērnu. Jums tas ir vajadzīgs. Jā, tas ir vienkārši no tām meitenītēm, kas ir pa jaunu. Svageri. Kas ir svageri? Tie labi. Nu, tas ir tāds mūsdienas stils, labi. Pieņemsim, ka mēs saprotam. Bet, Labi, stils paliek tas stils, skaitas, bet tas mūsdienās skaitas vīrietis. Tas puikiņš, tas kuram Rokas ir tādas rokas, un viņš ir vīrietis. Un viņam kājās ir bikses, kas ir pieguļošāks nekā zeķu bikses. Reiz pieguļošāks nekā Tour de France. Nākamais man arī šitas sižets patīk, es nezinu, kā to sauc. Kas tas ir? Tas ir jaunais stils atkal. Es nezinu, uz ko mēs ejam, par ko mēs pārvērtīsimies. Es negribu, lai man bērni nākotnē būtu. Parād viņiem salīdzinām, kur ir mūsu draugs. Lūk, mūsdienas stilīgais jaunietis. Mūsdienas stilīgais jaunietis ir šis te. Kas tas ir? Tas ir jaunākās paudzes vīrietis. Ja tādā valstī dzīvojam, kas kopē no visurienes citurienes, neko paši nevar oriģināli izdomāt. Zini, kas ir ironiskākais? Pieņemsim tie svageri, par ko mēs runājam, ja, kas frizos tā galaudas savu sāniem izgriež, tā bišķiņ grebenīt un tad tik augšā kaut kāds cekuls tā kā gaļiem, ja. Ko viņi visi atdarīja? Viņi mēģina atdarināt Justinu Bieberu. Jā, tās debilās slavenības. Un, ja es atceros manā laikā,
Nevienam viņš nepatīk, vispār viņš smējās. Un tagad pēkšņi viss cenšas būt kā viņš, nu tas arī ir. Tas ir nedaudz nožēlojami. Tas ir... Vai neteic skarbāk? Jā, tāpēc, nu... Meitenes man jūs ir žēl, jo tāpēc, kad apkārt tomēr ir diezgan arī daudz sakarīgi normāli čaļi, kas dara lietu tā kā, nu... Jā, varbūt tas nav tas, ķipa, stilīgākais čalis. Tas, kuram mammīte un tētiņš nopircis, varbūt tur... Tur jaunāko audu vai jaunāko iPhone vai kaut ko tādu, jā. Bet tie paši izsitīsies un beigās arī nebūs ko nožēlot. Jā, jo jūs ejat ar tiem, kuriem sencīši ir bagāti, ja, un tie bērni, tie čaļi ir izlūtināti, viņi ir lielāks meitenes nekā jūs pašas dažkārt, ja. Un kaut kas nepatiks viņiem, viņi aizskries apakaļ pie savām mammītēm, un jūs meitenes viņiem reāli vairs nebūsiet vajadzīgas. Un tad, kad, nu, kā lai to pasaka, kad tādi vairāk jums būs, tā teikt, pārgājuši pāri, tad arī citiem jūs nebūsiet vajadzīgas, un jūs atskatīsieties uz savu dzīvi, un sapratīsiet, ka arī tajā laikā jums tas nebija vajadzīgs. Jā, tāpēc... Mēs ceram, ka jūs, kuriem vēl nav par vēlu, mazliet padomās par to. Un tad jau tiksimies nākošajā video, kad mēs atkal gan jau noliksim šitos pašus, nu šitos mēs noteikti noliksim. Bet, nu, vispārīgi, mēs gribam jūs pamācīt par to, lai, nu, jūs paskaties mazliet kā no malas, un varbūt labi pasmiesieties, bet vienkārši padomājiet mazliet, aizdomājieties par šīm tēmām, ko jūs darat, kā jūs izskatāties no malas. Kaut arī paprasiet kādam no malas vai paskatāt, nu, es nezinu, bet, nu, padomājiet, ko jūs darat, uz ko jūs ejat, kas ir jūsu mērķi dzīvē. Kas ir tas, ko jūs gribat? Jo tāpēc, kad būs sūdīgi, neviens nespēs palīgā. Viss būs atkarīgs no jums. Tāpēc, jā. Nu ko, tev līdz nākamajai reizē. Labi. Paldies, ka skatījāties. Čau. Čau.